Iedomājies savu ikdienas rītu. Tu piecelies, paņem rokās telefonu un sāc šķirstīt sociālajos mēdījus. Izlasi tur daudz interesantas informācijas, ej brokastīs, izstāst šo informāciju ģimenei. Ģimene tālāk dodās uz savām darba vietām, izstāsta tur. Savukārt tu dodies uz skolu, izstāsti saviem gandrīz 25 klases biedriem. Viņi vakarā dodās mājās, izstāsta šo informāciju savām ģimenēm. Vai tu redzi, cik daudz jau cilvēki ir uzzinājuši informāciju, kuru tu izlasīji sociālajos mēdījos un pēc tam pastāstīji par to? Patiesība ir gaužām skaudra. Joprojām vairāk nekā puse no informācijas, ko mēs atrodam sociālajos mēdījos un digitālajā vidē kopumā, ir nepatiesa. Vai viltus, vai dezinformācija. Jā, mēs dzīvojam laikmatā, kurā ir ļoti interesanti, tāpēc, ka gandrīz jebkādu informāciju mēs varam atrast digitālajā vidē. Tomēr sliktā ziņa ir tā, ka mēs joprojām slikti atšķiram to, kura no šīs informācijas ir patiesa, bet kura ir viltus informācija. Vai zināji, ka viltus informācija digitālajā vidē izplatās 6 reizes ātrāk nekā patiesā informācija? Ko tas viss kopā nozīmē? Tas nozīmē, ka mums ir jābūt ļoti viediem, ir jābūt ļoti kritiskiem attiecībā par to informāciju, ko mēs redzam. Mums ir jādomā par savu mediju pratību, kā paaugstināt zināšanas par to informāciju, kuru mēs varam atrast jebkur un jebkurā laikā. Šodien tāpēc runāsim, kas ir mediju pratība un kas ir kritiskā domāšana. Esmu sagatavojis pāris materiālus un pāris piemērus, lai to izdarītu pēc iespējas ātrāk un veiksmīgāk. Gribu no sākuma pateikt, ka viltus informācija visbiežāk izplatās skaļos virsrakstos, ar fotogrāfijām un ar video. Visbiežāk ar fotogrāfijām. Tāpēc es tev piedāvāšu šodien testu, kur tu vari pārbaudīt, vai tu spēj atpazīt, vai fotogrāfija ir veidota Photoshopā, vai to ir veidojis īsts fotogrāfs. Tad, kad būs izpildījis, paskaties savu rezultātu. Ja tavs rezultāts ir zem vidējā, tās nav labas ziņas. Jā, bet tā patiesībā ir tā ikdiena, kurā mēs dzīvojam, jo mēs visbiežāk lietojam informāciju savos mobilajos telefonos. Un tur fotogrāfijas un video kvalitāte ir tieši tāda, kā tā ir. Turklāt attēls ir pavisam neliels, līdz ar to atšķirt, vai tas ir īsts vai nē, paliek arvien grūtāk. Kas ir kritiskā domāšana? Latviešu valodā vārds kritiski izklausās ārkārtīgi negatīvi. Tomēr šajā gadījumā mediju pratības kontekstā tas negluži ir tā. Kritiskā domāšana nozīmē, ka mēs neusticamies akli visai informācijai, kuru mēs ieraugam digitālajā vidē. It sevišķi netici visām fotogrāfijām, kur tu redzi slavens cilvēkus, tāpēc, ka tā ir viena no viltus informācijas visbiežāk sastopajām formām. Izmantot slavenus cilvēkus, lai pievērstu tavu uzmanību. Pārbaudi informāciju. Paskaties, vai tiešām šis cilvēks varētu būt saistīts ar to tēmu, ar to tekstu, kas tālāk tur ir aprakstīts. Manā piemērā viens no ASV prezidentiem, Lincoln kungs, pat nenojaut, ka kādreiz pasaulē būs internets. Savukārt, viltus informācijā ļoti bieži viņš tiek izmantots interneta kontekstā. No vienas puses šķiet smieklīgi, vai ne? Bet ātri šķirstot sociālos mēdījus, mēs mēdzam uz to uzķerties. Un nav jau runa tikai par tiem cilvēkiem, kas ir dzīvojuši gadsimtiem atpakaļ. Runa jau ir par tiem cilvēkiem, kas šobrīd ir populāri. Kas tad ir mediju pratība un kritiskā domāšana? Tā ir spēja saprast, ka mēs nevaram uzticēties uzreiz visai informācijai, kuru mēs redzam digitālajā vidē. Un ja mums kādai informācijai ļoti gribas noticēt, mums ir jāzina, kā pārbaudīt, vai šī informācija, šis saturs, fotogrāfijas un video patiešām ir patiesi. Vai iespējams fotogrāfijas un video ir patiesi, bet informācija, kas tajā iekļaut, nav patiesa. Tāpēc, lai mēs atkal kārto reizi uzķertos šo informāciju. Jā, mēs dzīvojam digitālajā laikmatā, kad visapkārt ir daudz informācijas, bet to izmanto slikti cilvēki, sliktas organizācijas un pat valstis, lai manipulētu ar mūsu viedokli, mūsu dzīvēm, mūsu uzskatiem, un mēs stāstītu šo informāciju tālāk. Pētījumi jau daudzus gadus atpakaļ parādīja, ka cilvēks saprot, kas ir kritiskā domāšana un mediju pratība. Bet mūsdienās pētījumi parāda arī to, ka mēs saprotam, ka šīs informācijas, kas ir apkārt, ir aizvien vairāk un mēs aizvien mazāk spējam izšķirt, kā tad pārbaudīt, vai tā ir patiesa vai viltus informācija. Kas tad ir mediju pratība?
Mēdīju pratībā galvenais ir māka lietot sociālos mēdījus, māka lietot digitālo vidi kopumā, māka analizēt mēdījus, kurus mēs saskatām, jo, diemžēl mūsdienās arī atsevišķi mēdīji ir sastopami visā pasaulē, tas nav tikai Latvijā, kas nav patiesībā īstie mēdīji, bet ir pseidomēdīji. Tātad arī radīti ar mērķi, lai radītu mūsos priekšstatu, ka tas ir mēdījis, tātad mēs varam uzticēties tā informācijai. Diemžēl nevaram vai nevaram vienmēr. Nākamais ir saprast to, ka tas nav īsts mēdījis un kur tad mēs varam to informāciju pārbaudīt, un, kas ir svarīgāk, saprast arī to, ka tad, kad mēs noticam viltus informācijai un mēs to paši nošērojam vai ar to informāciju dalāmies tālāk, izstāstam arī savai ģimenei, mēs paši piedalāmies šajā procesā, kad mēs izplatam šo viltus informāciju. Tas ir pats bīstamākais. Neuzķerties uz viltus informāciju, pārbaudīt, vai tā ir patiesa informācija un pašiem neradīt saturu vai neizplatīt saturu tālāk. Viltus informācija ļoti bieži tiek izplatīta pateicoties fotogrāfijām. Tiek paņemtas īstas fotogrāfijas, turpat nevajag ChatGPT vai kādu citu mākslīgo intelektu, lai radītu kādu viltus informāciju. Tiek paņemta īsta fotogrāfija un nereti vispopulārākais veids, kā izplatīt viltus informāciju vai mums likt noticēt, ka tā ir patiesa, ir izgriezt no konteksta. Tātad paņemt veselu fotogrāfiju, izkadrēt kādu kadru no šīs fotogrāfijas, pielikt sensacionālu informāciju klāt un likt mums noticēt, ka tā ir patiesa informācija. Šajā piemērā, ko es rādu ar meitenīti, mēs redzam mazu noskumušu meitenīti, nobijušos meitenīti, kura viena pati dodās pa dzelzceļa sliedēm un izskatās ļoti nobijusies. Ja klāt pievienojam tekstu, ka šī meitenīte ir pazudusi, neapšaubāmi mums rodas empātiskas sajūtas, ka man ir jāpalīdz, man ir šī informācija jānošēro, jādalās šo informāciju, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzina, ka mums šī meitenīte ir jāatrod. Nākamais, mēs jau redzam pavisam citu skatu. Tātad no šīs pašas fotogrāfijas ir izgriezti 2 kadri, kur vienā mēs redzam iepriekš noskumušo meitenīti, bet nākamajā kadrā mēs redzam vēl briesmīgāku ainu. Šai meitenītei seko vīrietis. Un ja mēs ieskatāmies šajā vīrietī, viņš izskatās draudīgs, un tāpēc mums sajūta, ka šī fotogrāfija ir īsta, dubultojas un šķiet, ka patiešām mums ir jāpalīdz. Bet ja mēs paskatāmies, kāda tad patiesībā izskatījās fotogrāfija, tā ir ģimene, kura pavada brīvo laiku dabā. Jautājums, protams, kāpēc uz sliedēm, bet tam, protams, atkal ir cits konteksts. Izrādās, ka turpat ir mamma ar mazo māsu, un tas ļaunais vīrietis, kas aizmugurē seko, ir patiesībā tētis, kurš patiesībā iet no aizmugures, lai uzraudzītu visu ģimeni, vai viss ir kārtībā. Vai tagad meitenīte tev joprojām šķiet bēdīga un nobijusies? Manuprāt, jau viņa ir smaidīga, laimīga un norūpējusies tikai par to, kā pavadīt brīvo laiku ar savu māsu. Ja gribi zināt dziļāk, kas ir kritiskā domāšana, kā to trenēt, kā saprast, kā būt kritiskiem par to informāciju, kuru mēs redzam digitālajā vidē, iesaku tev noskanēt un izlasīt šo materiālu. Tur būs padziļināta informācija par kritisko domāšanu. Kas ir digitālā pratība? Īstenībā tas ir ļoti līdzīgi. Tā ir spēja saprast, ka ne visa informācija, kuru mēs redzam digitālajā vidē un sociālajos mēdījos vai čata grupās, kurās jūs dalaties ar informāciju ar saviem draugiem, radiem un paziņām, ir patiesa. Tas nozīmē, ka mums ir jāmāk izvērtēt tā informācija, saprast, vai tā informācija ir tik nozīmīga, lai mēs to lietotu tālāk. Kas ir maldinoša informācija? Maldinoša informācija ir nepatiesa saturs, kas tiek izplatīts bez kaitnieciska nodoma, lai gan var radīt kaitējumu. Tas nozīmē, ka mēs ieraugam kādu informāciju, noturam to par īstu, dalāmies ar to tālāk un nodaram kaitējumu iespējams kādam cilvēkam, uzņēmumam, organizācijai vai pat valstī. Tāpēc arī negribot nereti sanāk izdarīt slikti. Kas ir dezinformācija? Par šo jēdzienu noteikti būs dzirdējis visvairāk publiskajā vidē. Dezinformācija ir nepatiesa informācija, kas ir izveidota ar mērķi kaitēt kādam. Iespējams organizācija, iespējams kādam slavenam cilvēkam, iespējams pat tev, jo kāds ir atradis tavu fotogrāfiju internetā un izlēmis to pielietot nepatiesas informācijas saturam. Un visbeidzot, kaitnieciskā informācija. Te ir liela atšķirība starp to, ka kaitnieciskā informācija ir
patiesa informācija. Ja iepriekšējās divas bija nepatiesas, šī ir patiesa informācija, kas tiek izplatīta, lai apzināti nodarītu kaitējumu. Un visbiežāk šī informācija tiek iegūta privātā ceļā vai nelegāli. Pieņemsim to, ko dara hakeri. Uzlauž kādu mājaslapu, kādu e-pastu, atrod fotogrāfijas vai kādu patiesu informāciju, mēģina to nopludināt vai iepriekš nosūt šim cilvēkam ar mērķi šantažēt vai sabojāt reputāciju, ko mēs arī varam redzēt mūsdienās ļoti bieži publiskajā vidē. Un tagad mēs apgūsim to, kā tad atpazīt, kā pārbaudīt informāciju. Lai būtu pavisam droši, vai šī informācija ir patiesa vai nē, mans silts ieteikums ir nepārbaudīt to mākslīgajā intelektā, jo mākslīgais intelekts apkopo to informāciju, kas ir pieejama digitālajā vidē. Mākslīgais intelekts īsti nešķiro, vai tā ir patiesība vai nav. Mēs varam, protams, paprasīt, vai tu vari pārbaudīt un iedot man 3 pierādījumus, ka šī informācija ir patiesa. Vislabākais veids prasa laiku, bet tā ir mediju pratība un tā ir tā mūsu kritiskā domāšana un kritiskā attieksme pret jebkādu informāciju, kuru mēs izlasām, ieraugām vai noskatāmies. Šis veids ir pārbaudīt informāciju vismaz 3 avotos. Pieņemsim, tu atver kādu ziņu portālu, ieraugi kādu informāciju, noturi to par patiesu, bet tad saki stop, es pārbaudīšu to vēl citos ziņu portālos, vai šī informācija ir atrodama. Ja šī informācija nav atrodama, man visdrīzāk ir sliktas ziņas. Šī informācija nav patiesa visdrīzāk. Viltus informāciju tu vari pārbaudīt arī apmeklējot kāda eksperta mājaslapu, bet esi uzmanīgs. Eksperts nav tas, kurš sevi ir pasludinājis par ekspertu, bet kuram ir atbilstoša izglītība un pieredze tajā, par ko viņš runā. Tu vari atvērt arī kādas organizācijas vai uzņēmumu mājaslapu, pieņemsim Rebaltika, kuri paši izmeklē, vai informācija ir patiesa vai nē. Tātad tur strādā profesionāli žurnālisti un pārbauda, vai šī informācija ir patiesa. Tu vari atvērt arī kādas ministrijas mājaslapu un pārbaudīt, vai šī informācija ir pareiza. Sākumā es tev piedāvāju Photoshop pārbaudi. Izaicinājumu, kurā tu varēji paskatīties, vai fotogrāfija ir veidot Photoshopā, vai tā ir patiešām īsta fotogrāfija. Šeit es tev piedāvāju mēģināt atšķirt, vai fotogrāfija ir veidot ar mākslīgo intelektu, vai tā ir īstā fotogrāfija. Teikšu godīgi, es tev novēlu veiksmi. Mani rezultāti bija diezgan slikti. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka fotogrāfijām ir jāpievērš pastiprināta uzmanība. Tas nozīmē, ka arī fotogrāfijas un video mums ir jāpārbauda ne tikai pats saturs, bet arī pati fotogrāfija. Vēl viens piemērs, par ko jau runāju sākumā, bet jau tādā pasaules līmenī arī izrauc no konteksta. Šodien to var daudz redzēt ziņās, viltu ziņās, protams, nevis oficiālajos mēdījos, ka tiek manipulēts arī ar slaveniem politiķiem. Tātad slaveni politiķi tiekās, tur tiek filmēts, ko dara viltus informācijas vai dezinformācijas izplatītāji. Viņi izgriež kādu kadru no šīs tikšanās un pasniedz informāciju pilnīgi citādāk. Šī bija normāla augstāko amatpersonu tikšanās, kur tikās Kanādas eks-premjerministrs un ASV prezidents. Pēc šīs oficiālās tikšanās, kā tu domā, ko izdarīja viltus informācijas ģeneratori? Viņi izgrieza vienu kadru un pasniedza, ka ASV prezidents lūdz kaut ko Kanādas eks-premjerministram. Patiesībā tas bija rokas stiepiens. Donalds Trumps stiepa tajā brīdī Trudeau savu roku, lai sarokoto savā starpā. Vai atceries stāstu par Zviedrijas vides aktīvisti Grētu, kura iestājās par labām, ilgtspējīgām lietām visā pasaulē, par zemeslodes saglabāšanu, par cilvēcību un tā tālāk? Kādu dienu 2019. gadā internetā izplatījās video, kur Grēta šauj ar ieroci. Neiedomājami. Zinot Grētas dzīves uzstādījumus, viņa nekad dzīvē rokās ieroci nepaņemtu. Nākamais fakts, kas raisīja aizdomas, bija koši sarkanie nagļi. Grētai neiedomājami. Grēta nekad tā nedarītu. Viņa iestājās par veselīgu dzīvesveidu, par ilgtspējību un veselīgu zemeslodi. Tad, kad tālāk jau pēc laika visi jau bija dalījušies ar šo video,
klajā nāca īstais video no cita skatu punkta, un tā izrādījās pavisam cita persona. Bet kaitējums jau ir noticis, tātad nepatiesa informācija ir izplatīta, īsts video ir izplatīts kā nepatiesa informācija ar mērķi, lai mēs uzķertos uz šo informāciju un izplatītu tālāk. Sliktākais šajā visā, ka katrs no mums, kas šo informāciju izplatīja tālāk, nodarēja kaitējumu Grētai un viņas reputācijai, kas nav īsti jauki, piekritīs. Lūk, šeit es nodemonstrēju ar saviem video, ka nav nepieciešama ne maksas versija kādam mākslīgā intelekta rīkam, ne pieredze mākslīgo intelektu lietošanā, lai radītu dziļu viltojumus. Un es šeit saliku kopā 3 fotogrāfijas. Izveidoju video, kurā izskatās, ka tas ir patiešām noticis. No tā visa nav noticis nekas. Kā tu vēl sevi vari pārbaudīt? Esi uzmanīgs par to informāciju, ko redzi, pat ja tev šķiet, ka šis mēdījis ir ļoti uzticams. Jā, patiesībā arī īstie žurnālisti un īstie mēdīji nereti kļūdās. Ir bijuši tādi piemēri arī Latvijā. Tomēr īstie mēdīji, jeb reģistrētie mēdīji ātri vien uziet, ka šī informācija nav patiesa un atsauc šo informāciju. Tāpēc skaties, vai mēdījis kā autors ir uzticams. Paskaties, vai autors vispār ir norādīts. Viltus informācijai visbiežāk autora nemaz nav. Un ja tu palasīsi viltus informācijas piemērus, tu redzēsi, ka arī nav minēta, pieņemsim, institūcijas nosaukums, ir minēts, pieņemsim, dzemdību nams vai ministrija, bet nav nosaukts konkrēti kāda ministrija. Nereti tiek runāts par to, ka policists apstiprina, ka šāds fakts ir noticis, bet nav minēts, no kurienes šis policists, kādā iestādē šis policists strādā, kāds ir viņa vārds, uzvārds un kāds tieši ir viņa pakāpe, lai mēs varētu pārbaudīt, vai šī informācija ir pareiza. Vai tas pats tiek pieminēts ar zinātniekiem, ka zinātnieki min, ka šis ir patiesas fakts. Nav minēts ne zinātnieku vārdu uzvārdi, ne institūts, no kurienes viņi nāk, pat ne valsts, no kurienes viņi nāk. Esi uzmanīgs ar šādiem faktiem, lai kā gribās noticēt. Paskaties informācijas datumu, kad šī informācija ir publicēta. Ļoti bieži viltus informācijas radītāji atkal no jauna izplata to pašu viltus informāciju, redzot un zinot, ka pirmajā reizē cilvēki uz to uzķērās. Un uzķērās daudz cilvēku. Tāpēc esi uzmanīgs. Latvijā bija šāds piemērs ar pazudušu puisīti, kur cilvēki labu gribādami metās šo informāciju izplatīt tālāk un izrādījās, ka šis ir 2 gadus vecs notikums. Puisītim viss ir kārtībā, viņš ir jau 2 gadus vecāks, laimīgs pie mammas un tēta, un viņam nekas nekaiš. Nākamais ir pievērs uzmanību informācijas avotam, vai ir atsauce. Ja tas ir pētījums un zinātnieki mums apgalvo, ka pasaulē atkal tiek izplatīts bīstams vīrus, paskaties, vai ir minēts pētījuma nosaukums, vai ir kāda atsauce vai mājaslapas adresi iedot, kur tu vari ieskatīties visu šīs pētījuma datus. Ja nav, diemžēl neticis šādai informācijai, lai kā gribētos noticēt, ka kaut kas tik šausminoši ir atkal noticis mūsu zemeslodē. Un kā mēs varam pārbaudīt? Mēs varam apmeklēt sabiedriskā mēdīja portālu un paskatīties, vai šeit tu vari atrast to informāciju, par kuru ir runa. Un šeit ir vēl viena labā ziņa. Sabiedriskais mēdījis mūsu, kas ir Latvijas televīzija, Latvijas rādio, ļoti rūpējās par to, lai paaugstinātu mūsu mēdīju pratību. Tāpēc ir sagatavojuši platformu Melns uz baltu, kur tu vari ieskatīties un atrast dažādas interesantas faktus par mēdīju pratību, kritisko domāšanu, viltus informāciju un pat redzēt piemērus no viltus informācijas. Tu vari pārbaudīt fotogrāfiju, tu redzi, cik forša fotogrāfija, sensacionāli. Tu zini, ka ja tu viņu šērosi, visi tavi draugi ielaikos, visi tavi draugi runās, cik tu esi populārs, ka tu esi šādu fotogrāfiju nošērojis. Esi uzmanīgs, jā, tu būsi populārs, bet ne labā veidā. No sākuma ieliec šo fotogrāfiju, pārbaudi Google Reverse Image Research, pārbaudi, vai šī informācija, vai šī fotogrāfija un informācija ir patiesa. Un kas ir labā ziņa? Tev iedos arī papildus informāciju, kāpēc šī fotogrāfija nevar būt īsta un minēs faktus. Pieņemsim, vai riteņbraucējs var braukt tikpat ātri, kā skrien lācis, vai lācis skrien tik ātri, lai panāktu riteņbraucēju, vai vispār riteņbraucējs varēja šeit atrasties konkrētajā gada laikā un lācis varēja tam skriet pakaļ? Izlasi Google un tu redzēsi, vai šī informācija ir patiesa. Ja tu redzi,
ka informācija sociālajos mēdījos ir nepatiesa un tu to esi pārbaudījis, ziņo sociālo mēdīju administratoriem. Tā nav patiesība, ka otrā pusē tur sēž roboti, kuri neko nesaprot no tiem iesniegumiem, kurus mēs viņiem aizsūtam. Nē, tur sēž atbildīgie cilvēki un redaktori. Protams, ka tā informācija, kas viņiem pienāk, ir daudz lielāka nekā viņi spēja apkopot, bet viņi to dara, esi pacietīgs un arī iespējams tavs ziņojums nonāks līdz viņiem, ja ne šodien, tad rīt, un viņi izdēsīs šo viltus informāciju, un tu būsi padarījis digitālo vidi par vienu viltus informāciju tīrāku. Tu vari pārbaudīt fotogrāfijas arī Bing Visual Research. Paskaties arī šeit pārbaud fotogrāfiju, ja pārbaudot Google, tu neesi īsti pārliecināts, vai šī fotogrāfija ir īsta. Tāpat es tev iesaku paņem savu sociālo mēdīju profila bildi un pārbaudi gan Google Research, gan šeit Bingā. Paskaties, vai tavu fotogrāfiju kāds jau nav izmantojis ļaunos nolūkos radot viltus profilus vai izsūtot kādu viltus informāciju. Tā saucās digitālā higiēna. Lūk, es jau nodemonstrēju savas zināšanas un prasmi dziļu viltojumu radīšanā. Šeit ir vēl viens piemērs, cik vienkārši ir radīt viltus informāciju, nomainīt fotogrāfijā seju cilvēkam un pasniegt šo informāciju kā īstu. Kāpēc gan mūsu slavenais latviešu aktieris Andris Bulis nevarētu būt uz sarkanā paklāja kopā ar Angelīnu Džoliju? Kāpēc nē? Iespējams, viņš ir kļuvis tik populārs, ka tas ir iespējams. Pārbaudam informāciju un tikai tad apgalvojam, ka Andrim Bulim patiešām tik ļoti ir noveicies. Tu vari atrast dažādus izziņas materiālus. Es saprotu, ka nevienmēr mūsdienu steidzīgajā pasaulē tam ir laiks, bet ja tu gribi būt vietas, ja gribi demonstrēt, ka tu zini, kā digitālo vidi pareizi lietot un neiekrist viltotās informācijas tīklos, izmanto šo literatūru, izlasi, pāanalizē, apdomā un iesaki arī saviem draugiem. Iespējams, šādu informāciju var pastāstīt arī klasē kādā klases stundā vai augstskolā kādā lekcijā. Tas noteikti vairos visu cilvēku mediju pratību un kritisko domāšanu un izpratni par to, kas patiesībā notiek digitālajā vidē. Jo es jau sākumā minēju, cik ātri viltus informācija izplatās. Bet es tev pieminēšu faktu. Viltus informācija izplatās 6 reizes ātrāk nekā patiesā informācija. Lūk, tu vari pārbaudīt savas zināšanas arī dažādos testos, kas ir pieejami arī latviešu valodā. Tu vari atvērt valsts kancelejas mājaslapu, jo valsts kanceleja ir tā, kas rūpējas arī par mediju pratību Latvijā. Un atrast dažādus materiālus, bezmaksas materiālus un palasīt tos un paskatīties iespējams jau plašākā globālā kontekstā, kas ir dezinformācija un citas viltus informācijas formas. Neapšaubām eksistē ļoti daudz mākslīgā intelekta rīki, kurus tu vari izmantot, lai pārbaudītu, vai informācija ir patiesa. Bet sliktā ziņa ir tajā, ka šie visi gandrīz ir maksas. Līdz ar to šeit ir apgrūtinoši, vai ne? Saprast, vai ir vērts maksāt, vai tomēr labāk izmantot manas iepriekš pielietoto metodu, kuras stāstīja pārbaudīt vismaz 3 uzticamus avotus un paskatīties, vai šī informācija ir pieejama tur. Es tev novēlu būt kritiskam, bet ne negatīvam. Es tev novēlu būt viedam, saskatīt, cik apkārt daudz ir labas informācijas, bet pa vidu tam arī viltus informācijas. Esi viens no tiem, kas māk saskatīt, māk atrast šo viltus informāciju un padarīt mūsu digitālo vidi tīrāku. Esi viens no tiem, kurš rada oriģinālu saturu, nevis šēro tālāk informāciju no citiem avotiem. Tev taču ir tik daudz hobiju, tik daudz aizraušanās, tik daudz piedzīvojumu dzīvē, ar kuriem dalīties. Tas būs interesants oriģināls saturs, no kā ieguvēji būs arī citi lietotāji. Paldies tev par uzmanību!